Nu ko, čau, es esmu apakaļ Latvijā, Rīgā, drošībā, es esmu paēdis, es esmu izgulējies, kāpēc es to stāstu, tāpēc, ka vēl pavisam nesen, pirms apmēram 2 nedēļām, es biju Rumānijā, pilsētā Sibiju, kur notika viena no lielajām hard enduro smagajām moču sacensībām, viena no smagākajām pasaulē, kur tikai tough džeki un tough meitenes piedalījās. Daļa no, laikam, 7 vai 10 citām sacensībām pa visu pasauli, kuras sponsorēja Red Bull. Šajā sacensībā Sibiju, Rumānijā, tas ir kalnos, bezceļos, piedalās simtiem braucēju, ja nemaldos 800 dažādi braucēji, sadalās dažādās klasēs. Ir gold klase, kas ir tikai labākie profesionāļi pasaulē, 20 braucēji. Tad ir silver klase, kas ir tāda, principā, katrs savā valstī viena no spēcīgākajiem braucējiem, arī apmēram 150 cilvēki. Bronze klase, kurā es biju. I'm one of the best riders in Latvia, probably the best. And I wanted to say thanks to my enduro bros and my enduro hoes. Tie ir tādi hobiju braucēji, arī spēcīgi, bet tādi vairāk entuziasti, nevis uz jau tādu profesionālo līmeni braucēji. Un tad ir vēl 2-3 specializētas iesācēju klases ar lieliem močiem, ar e-baikiem un tā. Kopā 800 braucēji. Kaspars Paučs, Matejs Ansvesels, Kārlis Renfelds piedalīsies realitātes šovā. Kā tur bija karsti Rumānijā. Karsti Rumānijā. Sievas domā, ka viņi māks močiem, bet viņi dzīvos villā nedēļu, lietos alkoholu un izklaidēsies. Tā nu šeit notiek reģistrācija. Šādā veidā visi raideri reģistrējās. Tad komisija jāaiziet, tur iedod lapas, viņa aizpilda. Un te ir top raideri, Latvijas labākie raideri. Un tur piedalījās arī daudz latvieši. Es negribu samalot 10 vai apmēram 12 latvieši. Kāpēc es šo video gribēju uztaisīt un izstāstīt par šo visu? Tāpēc, ka parasti ir tā, kāds ar iPhone kaut ko pafilmē, un tā ir tāda ļoti interesanta liela pieredze, uz kuru bija man personīgi jāgatavojās tur, principā, vairāk pat nekā 1 sezonu. Tas tāds liels mērķis, līdzīgi kā noskriet maratonu, tikai tev jāskrien maratons ir nevis 1 reizi, bet 5 dienas pēc kārtas. Un tad es gribēju to visu uztaisīt drusku tādā kā īsfilmā, lai tas paliek arī vēsturiski, lai ir iespēja paskatīties un arī, lai ir iespēja padalīties ar draugiem, atbalstītājiem un tiem, kuriem interesē enduro vai šādas te sacensības. Matīs paņēmis, ko māma ielikus, kaut kāds gurķīšs līdz marinēts vai oliņš. Reku visi raideri sabraukuši. Reku galvenais raideri tēls. This is the guy, viņu sauc. This is the guy. This is the guy, jā. Reku ir ļoti labs raiders. Šis ir bagātākais no raideriem. Šis iespējams ir tehniskākais raiders. Un šis raiders ir uzlicošā zvaigzne. Ko es dzeru, Džeki? Kas tas ir? Tas ir B vitamīns. Sports dzēriens, Matīs galvenais mehāniķis. Tas tur kaut kas nestrādās. Šidā ir pirms brauciena. Un pēc brauciena mēs sagaidām šādu rezultātu. Šādu te. What up? Nu tā te visi raideri sastājušies. Tagad brauks kādā parādē pa pilsētu. Skatīsimies. Gaidām Matīs. Rakšiet parāda. Man beidzās benzīns. Matīs, tas neņģi beidzās parādā. All good. Tā trenējās. Viņš uztraucies, jo viņam šis arī būs jābrauc visu. Nu, kā jūties? Pārģersies. Pilnīgi pārģersies. Pasaules labākie raideri un tu, ja? Reku Jārvis piebrauc. Aiziet padomu, uzbrist viņam. Es viņam iedošu padomu. Iedod padomu. Klausies, vecīt, met mierā. Pietiek, jaunie nāk. Izbaudi dzīvi. 5 sacensību dienas. Pirmā diena bija prologs, tā ir šķēršļu josla, kur ir jāfinišē pēc iespējas ātrāk, un tas tev dod kvalifikācijas laiku nākošajai dienai. Ko, šī ir tā diena, rīt, 7 no rīta paēdām brokastis. Maucam, jā. Jāmauc. Prologs, pirmais rīts. Stress ir no 10, es teiktu, 5. Pagaidām nekas, pagaidām ir tikai bailes un izmisums. Divas dominējošās sajūtas. Pagaidām es kaifu neķeru vai prieku vai vispār jēgu no viņš.
Matīs šeit ir ieradies tikai viena iemesla dēļ, ne divu. Pirmkārt, tas ir grūti, un otrkārt, viņš grib uzvarēt. Kā teica tie amerikāņi, Navy Seals, if it doesn't suck, I don't do it. Labākais. Klausies, galvenais kontrola jautājums. Tu puķītes aplaistīji uz balkonu? Puķītes aplaistīji? Un vēl viens jautājums, Benji ir? Es negribētu kaut kādā šajā te pirmajā baļķī. Parādījā Matīsam beidzās Benji. Matīsam ies ļoti labi. Ja Matīs šeit ir ieradies, kā es iepriekš teicu, divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, tāpēc, ka tie ir ļoti grūti, un otrkārt, tāpēc, lai uzvarētu. Jo Matīs ir numur 1. Šo tekstu Juris ir jau Rīgā sacerējis, jau pierakstījis pie lapiņas un iegalmēs galvā. Potenciāls Džekam meklē sponsors. Vajag naudu, vajag naudu. Ja viņam būs nauda, viņš te atbrauks, visus uzvarēs. Nu, tagad mēs mēģinām ieģert Matīs, lai viņš būtu stilīgākais čals. Tie netīrumi speciālisti, tā kā... Tieši tā, tas ir top of the top. Tā kā tā. Kad šodien ir prologa diena, mans lielākais izaicinājums šodien ir vai nu lekt lielās rampas vai nelikt. Un man vienkārši jāizbrauc viens aplīts, un tas arī viss. Un tad pēc šīs dienas rezultāta prologā man būs nākošās dienas starta laiks. Tātad, jo es ātrāk izbraucu prologu, jo es ātrāk varu nākošajā dienā startēt, un jo ir vieglāk braukšana, tāpēc, ka, ja tu brauc no rīta, tad ir drusku vēsāks. Es esmu nevis numur 1, bet es esmu numurs 492. Tā kā, nu, tur. Es mēģināšu arī tur palikt, nekristies tā kā uz apakšu. Es uztraucos dzīvē tikai 2 gadījumos. Vienā gadījumā kāzās, un šis ir otrs. Tas beigais fetišs sports, tu atbrauc uz, nezinu, kaut kādu Rumānijas vidienu, un pēc tam tev draugu un radinieki brauc, skatās, kā tu mocies pa baļķiem pilsētas centrā. Nu tā, normāls hobijs, viss ir Man tāds nejūta dzīvības un nāves moments manā pasaulē. Vienkārši piļ. Matīs, let's go! Vajag ātri nobrauc. Jā, nobrauc, labi. Es šitā braucienu veicītu līgumus rokā. Pagad tā, lai redz, filmē. Bet es sāku, es tādu feeling nebija no tā stresa pāri baļķiem. Es vēl forši jūtos pāri riepām sākot braukt, es sāku saprast. Nu tā kā, kas te notiek. Un es vienkārši no bailēm liku kājas pie riepām visu laiku. Uzbrauc, nolieku, lai gan tur vispār tur varēja lecienus. Tik dīvaini sajūta bija. Tāds outer body experience bišķi. Nē, labi gāja. Kaut kādās nepilnās 5 minūtēs. 4. no latviešiem. Labi, Aivars Kukojs, kas ir top 5 raiders, viņš arī bronzā brauc. Tā kā man ir gods braukt vienā klasē ar šiem vīriem. Nē, bet es esmu priecīgs, bija forši. 2., 3., 4., 5. diena ir off-road sacensību diena, kur visi šie 800 moči, sākot no rīta 6:00 līdz pat pēcpusdienu 4:00–5:00, visu cauri dienu brauc pa totālākajiem Sibiju kalnu bezceļiem augšā un lejā no 150 līdz 200 km kā kurā dienā. Tā ir agrs rīta, 6:00 no rīta. Esam pēduši brokastis un dodamies uz startu. Matīs, kungs, kā jūs jūtaties? Vajag labi. Viņš jau izgulējos, tad mazāk stress. Tikai jābrauc. Gāze. Atceries, kāpēc mēs šeit ieradušies? Lai baudītu Rumānijas skābētos dārzeņus. Tikai un vienīgi pirmā vieta. Es jau atpalieku, man ir kaut kādā, kurā tur 80. Tas svarīgi, tev 3 dienas laika, lai iedzītu pārējā. Stipri nāk, es nebiju domājis, ka būs tik agri. Citādā ziņā man ir prieks, ka prologs ir garām. Tas īsti nebija, nav tāda man mīļākā daļa. Un es nevaru sagaidīt, ka mēs būsim kalnos. Tur man liekas, ka man patīk.
Man patīk, liekas, ka sanāk, tiekās trasē. Puiši mēs esam palaiduši trasē, un mums tagad ir jāizbrauc uz servisu punktu. Tāds šodien ir paredzēts viens, un mums ir kaut kāda stundiņa bišķi vairāk līdz viņiem jābrauc. Un mēs gaidīsim viņus ierodoties tur. Pamēģināsim saliet bāks, aplaizīs rēts viss un brauks tālāk. Paskaties, kas te notiek apkārt. Vienkārši pasaka. Šeit ir ieradušies braucēji no visas pasaules. Šeit ir ieradies Billijs Bolts, Husqvarna Factory braucējs. Pašlaik viņam notiek motocikla apkopīta, lai dotos tālāk trasē. Kilometri baigi mierīgi, ja godīgi. Salīdzinot ar vienīgais man salīdzinājums ir ar Turcijas sītu skaitu. Tur bija visu laiku tādā hard enduro formā jābrauc diezgan lēni, grūti, laiks stāvos kalnos. Te ir principā diezgan tas vidējais ātrums diezgan liels. Pārbraucienu formā, tur pa pļavām lauku ceļiem un ik pa laikam grūtākas sekcijas, bet nekas tāds, kas ir super grūts. Diezgan pagaidām baudām un mēs jau esam virs vairāk nekā pusi nobraukuši. Un es esmu nobraucis jau 3 stundas, kaut kas tāds. Tāpatās kā Matīsam distanci ziņā 95 km nobraukties šodien. No trasē paredzētiem 137, bet kopumā diezgan ātra tāda flovīga trase. Forši, viss baigi feini, nav baigi karsts, kas ir labi. Kopumā ir super. Atliek tik dot virsū. Mēs esam nobraukuši pirmo dienu, kā es teicu, 145 kiļi. Ričards tikko finišēja silver klasē, kas ir gandrīz profesionāļi. Man bija nepilni 6 stundas. Viss šodienas sacensības sastāvēja no ļoti daudz tādām kā taciņām, kas iet šķērsām paralēli kalnam. Tricepsi diezgan sasprindzināti. Downhills man patīk. Man bija tā, ka es downhillā parasti kādu apdzinu, uphillā mani kāds apdzina. Tas vienkārši tāds standarts. Nebija pārāk traki. Šodien bija ok. Finišs pirmajai offroad dienai. Ļoti gari, 7 stundas. Es dzīvē tik daudz nebija braucis. Lielākais bija braukts 5 stundas. Uz beigām savilkās visi baigi viens aiz otru un bija baigais puteklis. Un tad bija tā, teiksim tā, ja visi iesprūst kaut kur, tad bija svarīgi saņemties tai grūtai vietai pabraukt garām, lai pēc tam var braukt un redzēt trasi. Bet kopumā bija super, ļoti grūti, bet patīkami. Gaidām rītdienu. Labrīt, sacensību otrā diena, pats rīts, pulkstens 6:20. Šodien ir tā saucamā maratona diena, kad mēs visi dalībnieki braucam 200 km apmēram garu distanci, kas ir pa 50 km vairāk nekā vakardien. Šodien es braukšu nepilnas 8 stundas, tā kā tas ir baigais kosmos. Jau muskuļi sāp un viss sāp. Miegs arī nav labākais, bet mēs nesūdzēsimies. Un šodien mēs visi finišējam citā pilsētā 1:40 no Sibiju. Jāgatavojās 8 stundu braucienam ar moci. Es vienkārši nevaru sagaidīt. Es visu nakti sapņoju par to, ka es ceļos un atkal braucu ar moci. Stay sharp. Line-ups uz otrās dienas startu. Helikopteri. Tur priekšā Billijs Bolts, Romāns, Džārvis, Braitmors. Un es. Labākie rēderi pasaulē, kas tev laiks ar. Ridiculous. Best rider. Ridiculous. God, you're ridiculous. Šodien liekas baigi smagi. Sākums bija baigi vienkārši. Tā ka vienkārši vizināšanās un pēc tam mums bija kaut kādi 2 kāpumi tādi, kad
Ilgi nevarēja sagaidīt, kad būs beigas viņiem. Ļoti smagi likās. Pāris kritieni, pāris stāvu nobraucieni. Šodien jau daudz vairāk kļūdu. Nu, kļūdas, nezinu, tā kā mocis kaut kur aizķerās, kaut kur tevi izsit, kaut kur nesavācies. Vairāk nekā vakar. Vakar man varbūt vienu reizi tā bija šodien kāds 5. Braucu tur pa tādu, nu, ne korīti, bet tādu taciņu. Normāli ātrumā. Man aizķēra stūra koks. Un bāc man aizgāja kādi 4 metri pa krāvilējā mocis. Pats vienkārši pieķēros pie tā koka. Man mocis vienkārši tūpa aizgāja garām. Bļē, man viens džeks palīdzēja. Bļēģi, un tas bija smagi. Bļē, tāpat pīvo dabūja ar akmeni. Un šogad bija interesanti highlighti. Top Rider, viens no top rideriem salauz roku, vienkārši uz šķēršļu, uz šķīvu tā kā baļķa, pārbrauc pāri neveiksmīgi. Slavenais Billijs Bolts vēma savā ķiverē, man tāds, tas bija viens no vispār skatītākajiem video tieši par Red Bull Romanieks. Visādi brīnumi bija, un bija interesanti pieredzēt to, ka visi raideri brauc kopā vienā tādā kā kopējā trailā vai trasē. Tas nav tā kā parasti sacensībās, nu, es neesmu daudz brauciņās, bet parasti ir tā, ka top raideri profesionāļi, viņi izbrauc pirmie, un tu viņus nekad neredzi, un viņi jau nofinišē tur 5 stundas ātrāk nekā vispārējie. Un tad pārējie parastie raideri vienkārši brauc tur visu dienas garumā. Šoreiz bija tā, ka visu laiku bija iespēja braukt ar dažādām klasēm, ar Gold klasi, kas bija labākie 20 pasaules labākie profesionāli braucēji, līdz ar Iron, Atom un parastajiem tādiem nosacīt iesācējiem, entuziastiem. Visi vienā trasē, un tad man vienreiz apzina Manijs Letenbihlers, numur 1, kas arī dabūja pirmo vietu šogad Rumānijā. Billijs Bolts, es nezinu, tur Mario Romāns, vispārējie. Tu viņus var redzēt, tur satikt, ja grib kaut ko paprasīt un tā. Galvenais, lai nesāk vendi. Vajag labi, Matīs aizgāja. Piekto vietu goldā. Viss apdzina. Apsiet, cik daudz skatītāju, Matīs. Viss gaida. Labi joks. Matīs nebrauc par šādiem kalniem. Viņš brauc par tādiem bišķi mazākiem, bet arī iespaidīgi. Bet jā, redzējām Tigo Jarvisu, Johnny Walkeru, Billy Boltu, Maniju. Visi aizbrauc. Kaut kas nereāls. Jāiet trenēties. Who is the best rider in the world? Hey, Matīs, the best. This is the Mitsko, the best Romanian rider. He knows all these steeps and hills and downhills. And who is the best rider? Matīs, of Matīs, of course, yeah, number 1. Skatās piekusis, kaut ko lēnām pie ņemās. Jā, būtu labi. Pēdējās 15 minūtēs 4 čaks. Šodien bija daudz vieglāk nekā vakardien. Vakar bija 200 km, šodien bija 100. Pat man tāks mazāk nekā 160. Nebraucam. Apsēdies kā vecis, nevis kā vecim. Brēt, sākās. Šodien bija vieglāk, tāpēc, ka arī no tiem 160 km bija, cik tur bija, stundu 30. Mēs braucām ar tādu kā pārbraucienu pa asfaltu un beigās no tās stundas 30 un 40 minūtes bija viegls un 40 minūtes bija pa tādiem akmeņainiem kalnu ceļiem. Tur varēja daudz maz atpūsties. Un pēc service pointa es ļoti labi jutos, tad es gāju pilnā gāzē. Fiziski šodien arī likās vieglāk. Nesāp tik ļoti mugura, galva. Kas šodien ir 4. diena, racing diena, ja? Jā, 4. diena. Rītā pēdējais offroads. Un rītdien offroads un fināls. Tiekamies finālā. Fantastiski, nevaru justies labāk. Tikai uzreiz atēmo. Es iedzeru kaut kādas tabletes, tur kaut kādas 7 ripas. Uzdzēru ūdeni un neaizgāja visas lejā. Tur uzskatnāca atpakaļ. Bet tā vispār forši.
Kaut kā mēs to izdarīsim, kaut kā mēs izvilksim. Ričarda Ansvēsoņa mamma. Nu, ne tik oficiāli, lūdzu. Nu, ne tik oficiāli. Vai esat lepni ar savu dēla rezultātiem šajā braucienā? Es tev teikšu tā kā ir. Jebkura mamma teikt, ka ir pilnīgi vienalga, ko tas bērns dara. Ja tu redzi, ka viņa acīs ir dzirkstele un smaids sejā, nu, lai viņš spēlē šautriņus, nu. Vai ne? Ja viņš ir vienu motoru rūkoņu samainījis pret citu, un viņš nesēž un stūrī un nerāda, man tagad nekā nav, lalala. Nu, viss ir izdevies, nu, vai brauc. Jā, paldies Matīsam. Kādrās sacensībās jāpārdzīvo līdzi. Kā tu domā, kāpēc man sirma Mati? Nav sirma. Protams, ka man nav, man saule izbalē. Mēs pārdzīvojam pusmūžu krīzi ar Matīs. Ričardam ir iespējas dzīvē kļūt vēl par citu sporta veidu pro driveri, un šau bija. Tie, kas nezina, viņš bija speedwayā, viens no labākajiem braucējiem Latvijā. Tā kā viņam šis moto sporta veids īsti nav svešs. Nes, kur viņi sataisīja tie vecāki, vai ne? Jā. Es vēl domāju, vecākiem tādiem bišķi jābūt. Jā, mēs braucām. Es nezinu, kādus vārdus piemeklēt, bet, nu, lai es savu bērnu sūtītu speedwayā, tad... Mēs aizbraucām uz pirmo formulu. Braucām no Ungārijas mājās. Saskatījušies pirmo formulu. Tas bišķi dārgāks sporta veids. Jā, bet redz, kas sanāca. Tētis formulu nevar pacelt, bet šito speedway varētu pacelt. Nē, onkuls nevar formulu. Onkuls nevar formulu pacelt, bet, nu, tur drīz jau varēs. Drīz jau varēs. Go, 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 go! Viss beidzās. Man nav baigi daudz ko, bet šodien bija visgrūtākā diena. Man liekas, mēs braucām tikpat daudz, cik tajā maratona steidžā stundu ziņā toši. Es braucu no kaut kādiem, cik es izbraucu, 8:44 līdz 4 reāli. 8 stundas vai 7. Man ir precīzi 8. Ar visu maldīšanās, visu pasākumu, servis punktiem, precīzi 8. No jā, bet šodien bija labi, bija interesanti tas, ka bija visādas lietas, kas nebija bijušas. Tur, es nezinu, tāds akmeņainas strautu, viss kaut kas jauns. Tas bija forši. Vienā vietā man gadījis, es braucu 40 minūtes vai 30 minūtes ar benzīnu lampiņu. Man liekas, es tūlīt viss man beigsim. Un galvenais, es aizpisu nepareizo virzienā. Tur bija tā kā es nobraucu un divas zilās lentītes. Tā kā es pagriežos pa labi. Tā bija īstenībā zilā lentīte, kas nāca šitā te, man vajadzēja pa kreisi. Es braucu, man benzīns jau tā kā tūlīt beigsies. Es esmu jau kaut kur off, skatos pēc navigācijas viss garām. Domāju, viss, es braucu uz ciemu, zvanu, tur, kaut kas tāds, beidzies viss. Bet vienkārši es sapratu, ka jāgriežās apakaļ un tiku līdz benzīna pointam. Tā bija viena kļūdiņa. Un vispārējais viss bija normāli diezgan. Tā kā es to vairs nedarīšu. Ne nākošais gads. Tu brauks nākošais gads? Nopietni. Es zvanīšu. Jaunā gadā, kad būs pieteikšanās. Tā 5. diena tādas mocības, viss sāp vienkārši. Mēs visu ienīdu, man likās. 150 kg jānobrauc kaut kādas, cik tur sanāk tās stundas. Un vienkārši tie kilometri neiet vispār. Tikai hardcore offroads, pilnīgākais. Domāju, man kaut 60 km jau 4 stundas kādā veidā. Īstās tā stūri bija viss izlauzts. Man tur bija mentālais pārbaudījums šodien. Es braucu, Silveram bija maziņa zīmīte, ka aiziet pa kreisi. Es viņu neredzēju. Es aizbraucu,
reāli brauc 20, ja ne pusi stundas brauc. Pa to taku tur baigi forši, zilie karogi ir, tā kā esmu uz trases. Es noķeru vienā brīdī vienu golfu čali, kas ir pilnīgi izrubījies. Ja? Es domāju, varbūt zin kā viņiem savs kaut kāds tikko kauns, tur čalis pilnīgi ofi. Apdzenu viņu, pēc tam es noķeru pēc minūtēm 2 vēl vienu. Es saprotu, kaut kas nav čotki. Es aizbraucu no, tur teiksim, no 3. checkpointa, aizbraucu pa taisno uz 5. Mums tur vēl bija 1,5 stunda vemšana pa kalniem. Ko darīt? Es atbraucu atpakaļ. Visu ceļu brauc atpakaļ? Visu ceļu atbrauc atpakaļ, jo, ja es nebūtu atbraucis, būtu diskvalificēts viss. Es braucu pa tādu upīti akmeņaini lejā. Es braucu taisni, pēkšņi stūri pagriežos pa 90 grādiem. Ritens taisni. Es domāju, kas par sūdiem. Es apstājos jau zikā, jau tāds morālā limiti, jau viss nafik neko. Es apstājos tā, ka jau sāk jau bez mazai asaras tecēt. Cik var šodienā? Es pastos, skrūva nav, un es ļoti skaidri zinu, ka man tādas skrūvas nav. Man čaļi vienkārši viens pēc otra garām, un es jau saprotu, ka tie, kas man brauc garām, tie, kas jau pusstundu pēc manis startēja, to bišķi es jau esmu atkritis dafigā. Bet man vispār mocis nevienā brīdī nepievilda, man vispār nekāda problēma nebija ar mocis. Bet tas tāpēc, ka man labākais supports. Nebija labākais raideri, bet labākais supports. Es gribu pateikt paldies visiem, kas mani atbalstīja un bija iesaistījušies un palīdzēja man šo te enduro sapni realizēt. Pirmkārt, paldies treneriem, Lauris Ērmanis, motosporta, ar ko es trenējos daudzus gadus, Andris Grīnfelds, ar ko es trenējos pēdējos pāris mēnešus, kas tieši man uz tādu hard enduro virzienu palīdzēja. Paldies Kārlim Reinfeldam, čomam, ar ko es trenējos kopā, kurš mani iedvesmoja un pušoja iet uz priekšu. Paldies Ričardam Ansviesulim, kurš nofinišēja vienkārši kosmiskā rezultātā silver klasē, kas ir super grūta, gandrīz profesionālā klase. Paldies brālim Raivim Ansviesulim, kurš man vispār ievilka močos un bija arī tehniskais supports. Mikam Rasmanim, kurš arī ir tehniskais supports. Sievai, bērniem, vecai mammai un tētim un mammai un visiem pārējiem. Paldies, jo principā tu nevari nofinišēt tādas sacensības, kas ir ļoti garas, principā 5 dienas no rīta līdz vakaram tu brauc, ja tev nav viss šis atbalsta tīkls, cilvēki, kas tev palīdz un visu organizē. Paldies čomiem, Jūrim Čirkovam, Kasparam Paučam, kas atbrauc līdzi un palīdzēja morāli un visos citos veidos. Un noteikti vēl kāds, par ko es esmu aizmirsis. Tā kā paldies jums visiem, paldies arī tiem, ar ko es kopā trenējos dažādos treniņos, dažādās vietās. Tā čomu būšana arī ir ļoti svarīga visā enduro pasākumā. Vai es to gribu darīt vēl? Nezinu, baigi labs jautājums. Tas ir tas kopsavilkums un tiksimies atkal kādā piedzīvojumā.